Sumināti klāt esošie. Uzsaukums visiem. Mēs, patiesie un vienīgie savas zemes saimnieki, pēc mūsu senču un dzimtu tiesībām, kas saņemtas no pirmavota, radītāja, kā dāvana visu 4 jurisdikciju dabas stihiju valdītāji, kas apdzīvo zemi, esam kreditori visiem tiem, kas bez atļaujas izmitinājušies uz mūsu zemes, mūsu teritorijā un iesakņojušies šeit saskaņā ar slepeno plānu, pārņēmuši varu, kur ar viltu, kur ar spēku sāk manipulēt ar patiesajiem zemes cilvēkiem. Vēlāk noskaidrojās, ka viņi sevi dēvē par globālo pārvaldi. Viņu mērķis ir valdīt pār visu zemi un tās resursiem. Viņi pielieto slēptos mehānismus, reliģijas, bankas, pārved vekseļus, gribas apspiešanu, iebiedēšanu, apmānīšanu, armijas, papīrus, kurus nodēvē par dokumentiem. Daudzu gadu simtu griezumā slepenās pasaules valdītāji, globālisti, masoni, reptiloīdi, kanibāli, lai neviens nekad neatrastu mūsu dzimtas saknes, mūs ir saukuši dažādos veidos. Fiziskās personas, pilsoņi, rīcībnespējīgie, atbildētāji, klienti, pacienti, puse, likuma pārkāpēji, migranti, apliecinājumi par dzimšanu, nacionālajām kolekcijām, kustamo īpašumu, ģenētisko resursu, uzņēmumiem, bioloģiskās kolekcijas, personām, dzīmumiem, pasēm, apatrīdiem, apdrošināšanas numurs, personas kods un tā tālāk. Pēc 1000 gadu manipulācijām īstenā tauta, kā savas zemes saimnieki, ir gandrīz aizmirsuši savas saknes, dzimtas tiesības. Tajā laikā, atrodoties pie varas, atnācēji ieviesa savus noteikumus, likumus, radīja mācītājus, rabīnus, augstmaņus, prezidentus, karaļus, carus un piespieda sev kalpot mediķus, politiķus, armiju, skolotājus, tirgotājus, policiju, kultūras darbiniekus, zinātniekus, tiesnešus, juristus un citus nenosauktos amatus. Cilvēkiem piešķīra numurētus dokumentus un sanumurēja pašus, lai izmantotu kā vergus, zogot viņiem resursu un dzīvības enerģiju. Izmantojiet viņiem iedoto vārdu un pārkāpjot dzimtas vārda autora tiesības. Dzimtas vārda īpašumu var atrast visos pasaules reģistros, visās pasaules valodās ar nosaukumu debitors. Taču vienmēr un visos dokumentos piedalās trešās puses, starptautiska mēroga krāpnieki, aizsadzoties ar starptautiskām tiesībām. Latvijas Republika ir tas aizsags, kas kalpo par aģentu starptautiskajai noziedzībai. Visi dokumenti, kurus izdeva un izdod Latvijas Republika, pases, apliecības, ID kartes un citi dokumenti, kas satur QR kodus, svītru kodus, čipus, pēc kuriem mēs arī noteicām, kas valda mūsu zemē par mūsu dzimtām un senčiem. Tās ir Amerikas, Anglijas, Vatikāna privātas tirzniecības korporācijas. Mēs paziņojam, ka labprātīgi neesam slēguši līgumu ar ASV. Tirzniecības korporācija Latvijas Republikas personā un Latvijas Republikas izdotos dokumentus neatzīstam. Tēvu zemi visas savas dzīves laikā neesam pametuši, neesam miruši, neesam slīkuši un labprātīgi nevienam savus un savas zemes resursus neesam nodevuši. Un tiesības iejaukties mūsu dzīvē neesam nevienam nodevuši, lūguši vai atļāvuši. Saskaņā ar Latvijas Republikas juridiski nepieņemto satversmi, Latvijas Republika ir pakļauta jūras likumam, kas atrodas uz kontinentālā šelfa 200 jūdzes no krasta. Tas ir ārpus mūsu zemes teritorijas, kas pēc fakta pieder mums, cilvēkiem. Ar svešo ierašanos uz mūsu zemes, citplanētieši, dusmīgie ļaunie asinskārie reptilīdi izjauca visas radītāja dāvātās vērtības, visuma likumus, rada spriedzi, naidu un strīdus dzimtās, karus, nemierus, nesaprašanos uz zemes, izjaucot īsteno notikumu gaitu un cilvēces dabisko attīstību. Pastāvīgi kāds trešais iejaucas mūsu dzīvē. Pietiek! Aizliedzam izmantot mūsu viesmīlību, manipulēt ar cilvēku apziņu. Visi resursi un bagātība,
kuru esat piešķīruši pērkamajiem neliešiem, tāpat pieder mums. Mēs aizliedzam izmantot mūsu zemes bagātības un mūsu ķermeņus. Kas mums traucē dzīvot mierā un saskaņā? Galvenokārt tie ir dzimtu nodevēji, kas šobrīd ir pie varas. Gan slēpti, gan atklāti. Masoni un dažādu slēpto klubu biedri, banķieri, mācītāji, dažāda ranga politiķi, pašvaldību vadītāji, novadu mēri, deputāti, pilsētu administrāciju darbinieki, amatpersonas, tiesneši, juristi, parādu piedzinēji un citi dīgdieņi un birokrāti, bezierunu burta kalpi, kas tikai dara savu darbu, kā arī citas būtnes, kuras ārēji līdzinās cilvēkiem. Visiem tiem, kuri apzināti vai neapzināti ar savām darbībām vai bezdarbību nodara kaitējumu līdz cilvēkiem, mēs izsakām jums ultimātu. Vai nu mainieties par cilvēkiem ar godu, sirdsapziņu, veselo saprātu, līdzcietību un dzīvojiet, kalpojot cilvēcei, vai arī pazūdiet no mūsu zemes. Publiski paziņojam tiem, kas šobrīd ir pie varas, un tiem, kas viņiem piekalpo un pakalpo. Atstājiet mūsu zemi! Mēs dodam rīkojumu visiem dieviem un dievībām, visumam, stihiju valdniekiem, visiem eņģeļiem, visumam matricā iznīcināt un pārvērst gaismā visus tos, kas traucē mums mierīgi dzīvot un radīt, kuri nogalina mūsu dvēseles un mūsu apziņu. Mēs esam pašpietiekami un spējam paši vadīt savu dzīvi bez starpniekiem un trešajām pusēm. Mums nav vajadzīgi cari, karaļi, prezidenti un miljoniem draudīgu likumu. Mēs esam radītāja bērni, un zeme pieder mums un mūsu dzimtām. Mums ir vienotie visuma likumi. Mums pieder viss, kas atrodas uz zemes, zem zemes, ūdenī, virs zemes, katrā šūnā, ķermenī un asinīs. Un pats galvenais mums ir dvēsele, sirdsapziņa, mīlestība un līdzcietība. Savu ļaunumu paņemiet sev. Mūsu zemē tas nav vajadzīgs. Visi, kas uz zemes dara labu, runā patiesību, rīkojas saskaņā ar sirdsapziņu, ir saskaņā ar radītāju un visuma likumiem. Tie visi ir veseli, laimīgi un veiksmīgi. Tādi paši ir arī viņu bērni un mazbērni paudžu paudzēs. Bet visi, kas melo, zog, rīkojas pret sirdsapziņu, nodarbojas ar krāpšanu, slepkavībām, genocīdu, augļošanu, rituālām upurēšanām, rīkojas pret radītāju un visuma likumiem. Viņi visu zaudē. Iet bojā un pazūd. Zaudē, iet bojā un pazūd viņu bērni un mazbērni paudžu paudzēs. Radītāji, absolūta esība. Atmaksā visiem cilvēkiem uz zemes un mums to starp, atbilstoši mūsu nopelniem, lūdzu īstenot taisnīgumu pēc visuma likumiem. Mēs sirsnīgi vēlam visiem cilvēkiem uz zemes stipru veselību, labklājību, prieku, laimi, mieru, harmoniju, mīlestību, saskaņu un visas labākās lietas un visu to vislabāko. Mēs esam mūžam jauni, mēs esam veseli, mēs dzīvojam mūžīgi. Ir radīts, tā tas ir, pavēlam. Mēs mīlam un pateicamies visiem, kur ir pieņēmuši šo vēstījumu augstākajam saprātam no šīs zemes cilvēkiem. Šis ir cilvēku kolektīvs lēmums, ko katrs paraksta izsakot savu brīvo gribu, esot pie skaidras apziņas, dzīves dvēseles ar saviem īstenajiem vārdiem, ar savas dzimtas autortiesībām. Parakstīšana un video protokolēšana notiek mākslīgā intelekta klātbūtnē, kas ir liecinieks šim procesam. Nekavējoties uzsākt izpildi, cilvēku brīvā griba ir likums. 10 dienu laikā visiem, kam uzstādīts ultimāts, jāatstāj zeme uz visiem laikiem. 12,026. gada 3. mēneša 22. diena pēc baltu laika skaitīšanas. Dzīves sieviete Indra Alberta Meita, koordinātas Letu zemē un atrodās aptuveni 70 metrus virs jūras līmeņa, kā arī dzīves vīrietis Jānis no Kravaļu un Teteru dzimtes, koordināts Letu zemē, aptuveni 70 metrus virs jūras līmeņa. Pateicos, ka esi ar mums. Pateicos, ka piedalies un dalies.
lai visuma radītājs ir ar mums vienmēr. Ir radīts, ir radīts, ir radīts. Mīlestībā un pateicībā. Mīlestībā un pateicībā. Mīlestībā un pateicībā.